Atsūtiet piedāvājumu viņa e-pastā, es paskatīšos. Cik daudz tavas pārdošanas sarunas beidzās šādi? Pārstāj sūtīt piedāvājumus pa labi, pa kreisi un cerēt, ka kāds nopirks. Tā ir sliktākā pārdošanas stratēģija. Tev nevajadzētu vispār nonākt līdz situācijai, ka tev kāds saka atsūtīt piedāvājumu e-pastā. Taču, ja tu līdz tā esi nonācis un kāds saka atsūtīt e-pastā, es pastīšos, atbild viņam tā, nav problēmas, visu var nosūtīt e-pastā. Taču pirms to darbu sakiet, kas ir tas, ko varbūt jūs gribētu redzēt tajā e-pastā? Nezinu, visu to, ko izrunājam, varbūt vienkārši uzrakstiet mums e-pastā, pastīšos. Jā, nav problēma, jā, taču pirms to darbu viens pēdējais jautājums varbūt. Sakiet, vai jūs esat 100% izlēms, kas ir šis īstais risinājums, un jūs vienkārši gribat redzēt vēlreiz to visu e-pastā, vai tomēr nav īsti pārliecība līdz galam, un tāpēc gribat redzēt to e-pastā? Nu jā, laikam nav īsti pārliecības. Ok, būsim godīgi. E-pasti jums nepalīdzēs. E-pasti jums nevajag, jo, ja jūs šobrīd neesat īsti pārliecināti, patiesībā, kurš vienīgais, kurš var jums palīdzēt, esmu es. Jo ir kāds neskaidrības, tad patiesībā e-pastā būs grūti atrast atbildes, es jums varu tam palīdzēt. Sakiet, kas ir tas, kas īsti neļauj šobrīd būt pārliecinātam, ka šis ir īstais risinājums priekš jums? Un viss, pietiek sūtīt tos e-pastus pa labi, pa kreisi un cerēt. Tas ir tāpatās, kā mest makaronus par cienu un cerēt, ka kaut kas pielips. Jā, kaut kas pielips, vienmēr kāds pielips, nopirks. Taču tā nav labāka stratēģija. Tu lieki, tērē laiku, runā ar klientu uz līnijas un mēģini saprast, kāpēc viņš to prasa. Jo tas atsūtiet piedāvājumus pastīšos pa lielam ir ne tikai maigākā formā. Pārstāj izniekot savu laiku.